Aha, ir jau kas zeļ, jo Čiekurkalna tirgū labi smeļ. Kā tik te nav? No 3-rublīgām Auroras zeķiem, kas te uzspiežot virsū puķi pārvēršas 9-rublīgā mākslas darbā, līdz pat svētajiem vakarēdienām masas tirāžā. Zelta zivtiņi te izpilda ikvienu vēlēšanos. Čirītī var nopirkt to, ko nevar dabūt veikalos. Džinsu banānenes, kleitas, blūzes, auskarus. Gandrīz katrs sev cienošs mairažotājs piešuja saviem izstrādājumiem kādu pasaules slavenu firmas zīmi, kuras pavisam oficiāli ruļļiem vien pārdod valsts veikalos. Kaut arī parasti jaunās rotaļlietas tiek pirktas bērniem, bieži vien tās iegādājas tikai tāpēc, ka šie zvēriņi ir neparasti pievilcīgi. Dažs labs pat sāk veidot kolekcijas, kuras gan nevar būt īpaši lielas, jo dobelniekiem ir tikai 16 dažādas mantiņu formas. Bērniem svarīgāks kas cits. Jaunās rotaļlietas var aizmirst saulītē, mērcēt lietū, krāst tās nezaudē gadiem. Arī nesadrūp, kā piemēram vecie no baltās gumijas taisītie zaķi un eži. Rīga ir vienīgā pilsēta Padomju Savienībā, kur neformālās jauniešu organizācijas netvārsta milicija, jo tās apvienojušās komjaunatnes paspārnē. Pielūžņot pagrabu, Rīgā ir pietiekami daudz un neformāļi uzsāk kaut ko pavisam unikālu – masveidīgu to uzkopšanu. Ar varu nevienu nedzen, talkās piedalās 200-300, dažkārt pat 800 cilvēki. Pēc tam nekurinātajos pagrabos, jo siltumu, protams, ievilkt neviens neiedomājas, notiek tematiski vakari, diskotēkas, tādas vienkāršas kopā būšanas. Pasākumi ir diezgan skaļi, bet miermīlīgi. Te viss ir savējie. Tik daudz ļaužu brīvdabas muzejā parasti ir tikai slavenajos gada tirgos. Šoreiz abrīnošanas objekti nebija ne pīti grozi, ne raibas segas, bet viņi – vecie autiņi. Atšķirībā no muzeja klētīm, rijām un pirtiņām, šīs reizes eksponāti ne tikai izkustējās no vietas, bet pat devās prom uz Rīgu un tālāk uz Jūrmalu. Piedalījās ap 120 seno automobīļu un motociklu apkalpes no Lietuvas, Igaunijas, Maskavas, Ļeņingradas, Minskas, Odesas un atsevišķas ekipāžas no Čehslovākijas, Polijas, Vācijas Demokrātiskās republikas un salīdzina, vērtē paši, vārdu sakot, dzīvo konkursa gaisotnē. Dziesmas pārsvarā ir garlaicīgas, izpildījums nepārliecinošs, un latviešu estrādes mākslinieks Rodrigo Fomins faktiski bez konkurences iegūst lielo balvu un padomzemē ražotu krāsu televizoru, izpildot Raimonda Paula kā senā dziesmā. Pēc Jūrmalas Fomins, līmu un remiks vokālists, kurš līdz šim bija jaunatnes simpātiju objekts, to piemīļots visās vecuma grupās. Bijušais Latvijas PSR izlases cīkstonis džudo cīņā. Cilvēki Latvijā uzzina, ka seks tomēr pastāv. Tiek izdotas grāmatas un producēti neskaitāmi žurnālu raksti. Turklāt ķīsis māk uzrunāt auditoriju. Dara to pārliecinoši, patiesi, no sirds. Skaļais vārds panks. Mēs taisim gribējām parādīt, kādu mēs esam mēsli, ķēmi, netīri. Jūs mums esat tāds padarījuši ar savu divkosību, nepatiesību un ar saviem pareizajiem saukļiem. Un ārēji pareizību visā, un ceļš runās pareizību. Vai viegli būt jaunam pārspēja visu līdz šim pieredzēto. Kinoteātri ir pārpildīti, par filmu runā, šausminās un jūsmo.